Cik labi ir būt tā kunga namā, vai ne? Un nākt pie viņa ar slavu un pateicību un priecāties par viņa brīnišķīgo darbu, ko viņš dara pie mums, kā viņš maina mūsu sirdis un mūsu dzīves un apstākļus mūsu dzīvēs. Viņš izmaina pēc sava prāta un pēc savas gribas. Un mēs tikai pēc tam, ka mēs redzam, ko Dievs ir izdarījis, spējam pateikties, slavēt un garā un patiesībā viņu pielūgt, jo reizēm liekas, kad ienāk tie pārbaudījumi, liekas, kāpēc Dievs, par ko Dievs, bet tad, kad tu izēji cauri viņiem, tad tu vari tikai priecāties un pateikties Dievam par viņa brīnišķīgo mīlestību un žēlastību. Un tie, kas pie viņa nāks ticēt, ka viņš ir, un tie, kas lūdz, nāks ticēt, ka viņš atbildēs viņiem, un patiešām ar kādām sirdīm mēs nākam pie viņa, un ko mēs arī gaidām no viņa, tas ir atkarīgs no katra no mums, ikviena personīgi, jo jā, mēs zinām, ka Kristus ir draudzes galva, bet arī viņš ir kungs mums katram, ikvienam mūsu dzīvēs. Un es gribu nolasīt 121. psalmu ar virsrakstīņu: Dievs ir cilvēku sargs, svēceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēlas sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tavu pēna, tev pa tavu labo roku. Kā dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli, tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Un patiešām es ticu, ka mēs katrs ik viens esam piedzīvojuši, ka Dievs mūs ir sargājis, ka Dievs mūs ir vedis daudzām briesmām cauri, bet mūsu kāja nav slīdējusi. Mēs esam palikuši stāvus, mēs esam gaidījuši uz to kungu, un tas kungs ir noliecies pie mums un uzklausījis mūsu saucienus. Viņš ir mums palīdzējis, viņš ir stiprinājis mūsu sirdis, mūsu rokas, mūsu kājas, un mēs esam varējuši iet, kā vārdā rakstīts, jūs pār čūskām iesiet un skarpijiem, un tās jums nekaitēs. Un es ticu, ka tie skarpiji un čūskas nav fiziskas lietas, tās ir visas lietas, kas nāk no garīgas lietas, kur mēs katrs ejam cauri, ko ienaidnieks mums liek priekšā. Mums ir jāatpazīst tās lietas. Un patiešām šajā dienā manā sirdī ir slava un pateicība par visu, ko viņš ir darījis manā dzīvē. Un es izvēlos to darīt. Es neizvēlos skatīties tur, kur ir bijis grūtības, kur ir bijušas sāpes, kur ir bijušas asaras, kur ir bijis dažādi apmelojumi un dažādas citas lietas. Es izvēlos šodien skatīties uz kungu, uz Jēzu Kristu, kur mēs lasījām, no viņa nāk palīdzība. No viņa nāk palīdzība. Un ja šodien tu ej cauri kādām lietām, tad es iedrošinu tevi, sauc uz viņu, skaties uz to kungu, jo no viņa nāk palīdzība. No viņa nāk palīdzība, un viņš zina, kā tev palīdzēt. Cilvēki dažkārt mēs varam sabojāt visu darbu, ko Dievs ir iesācis pie mums, bet ja mēs paļaujamies uz to kungu, mēs nepaliekam kaunā, un mūsu cerības devējs Dievs apmierina katru mūsu vajadzību, lai Dievs dod šo atjauno mūsos pestīšanas prieku, šo ticību, ko viņš ir devis mums pestīšanas dienā, lai mēs ceļamies kājās un slavējam savu kungu, tas, kas varam, tas, kas nevaram, savā sirdī saucam uz viņu, jo viņa palīdzība nāk īstā laikā un īstā brīdī. Dievs, es tev pateicos par visu, ko tu dari un ko tu darīsi šajā dienā. Tavs vārds ir spēcīgs, Dievs, tavs vārds ir dzīvs, tu esi varens un liels Dievs, un tavu roka nav palikusi par īsu, lai tu nevarētu palīdzēt. Tu, mans kungs, esi
esi tas, kas satricina visas lietas mūsu dzīvēs. Tu atjauno mūsos savu gara uguni. Tu svētī mūs ar visādu veidu svētībām. Un tu palīdzi iet mums uz priekšu. Palīdzi mums pieņemt lēmumu, kungs, pareizu lēmumu savās dzīvēs, kas sakrīt ar tavu vārdu patiesību, ka mēs ejam uz priekšu, mans kungs, un neskatāmies, kas ir aiz muguras, kas ir no kreisajā vai labajā pusē, bet skatāmies uz priekšu, mans kungs, ceļam savus galvas uz augšu, mans Dievs, un pateicamies Tev, kungs, pateicamies Tev, Dievs, ka nemats no mūsu galvas nenokrīt bez Tavas ziņas, ka Tu zini visu, Dievs, un ka Tu atbildi, mans kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, Tu mums esi vajadzīgs, kungs, Tu mums esi vajadzīgs arvien vairāk un vairāk mūsu dzīvēs, draudzes vidū, mūsu kalpošanā, Dievs, mūsu ģimenēs, mans Dievs, ka darba vietās, kungs, lai mēs Tevi pagodinam, lai mūsos Tevi var redzēt. Tēvs, es Tev pateicos Tev par visu, mans Dievs, ka Tu esi dzīvs, un Tu esi spēcīgs, pacelt augšā nemanā kritušos. Tu, mans kungs, uzrunā sirdis. Tu esi tas, kas ar savu svēto garu pārliecina par grēku, taisnību un tiesu, un Tu pievieno vīna kokam, Dievs, mūžībā izglābtos. Paldies Tev, Dievs, Tev gods, Tev slava, Tev pateicība par visu Jēzus vārdā. Amen. Mani atjauno un ievērt
tad, kad mēs nākam pie Tevis, kungs, tad mūsos plūš šīs dzīvība, mūsos ienāk atjaunošana, ienāk piepildīšana, cerība, ticība, mīlestība, žēlastība, Tavs miers un Tavs prieks. Paldies Tev, kungs! Paldies, ka Tu to dodi, mans kungs, nākot mums pie Tevis. Nākot pie Tevis, Dievs, notiek apmaiņa. Mēs atdodam Tev savas nastas, Tu mūs piepildi. Mēs atdodam Tev savas raizes un rūpes, Tu mūs iepriecini, un Tu saki, uzticies, mans bērns, uz mani, paļaujies uz mani. Es esmu tas, kas spēj mainīt jebkuru dzīves situāciju. Es esmu tas, kas pazīst Tevi visos sīkumos. Es esmu tas, kas izvedīs Tev cauri visām dzīves problēmām, visām lietām, kas ir ienākuši, jo es zinu, kā pagodināties. Es zinu, kas Tev ir vajadzīgs. Es neapmierinu Tavas kārības, bet apmierinu Tavas vajadzības. Es esmu Dievs, kas sēž uz troņa debesīs, un es valdu ne tikai debesīs, bet arī virs zemes. Un es Tev pateicos, kungs, ka Tu zini visas lietas, ka Tu arī atbildēsi īstā laikā un īstā brīdī. Tu sagatavos mūs un dos tas, kas mums ir vajadzīgs. Tu mūs vedīs, kungs, pa šo šauro ceļu. Tu stiprinās mūsu sirdis un mūsu īkstis, ka mēs neizbīsimies, lai arī kādi Goliāti nostātos mūsu ceļā. Tu vedīs cauri visām lietām. Tu stiprinās pagurušos. Tu pacels augšā, Dievs, zemu kritušos. Tu akliem atvērs acis. Tu kurliem atdarīs ausis, Dievs. Tu stiprinās katru ikvienu. Tu dziedinās garā, dvēselē un miesā. Tu esi tas, kas darbojies mūsu dzīvēs. Mēs lūdzam šodien dari savus darbus, savas draudzes vidū un pagodini Jēzu caur savu svēto garu. Pagodini Jēzu, kungs. Mēs varbūt runājam pareizes vārdus, bet jau nav svētā gara spēka. Tas nelīdz nenieka. Kungs, Tu mums esi vajadzīgs. Tavs svētā gara spēks mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs, kungs, patiešām Tavu gara spēkā turpināt iet šo ceļu, ko Tu katram esi nolicis, Dievs, šo šauro ceļu, kas ved uz debesīm. Mēs lūdzam, debes Tēvs, šajā dienā, kungs, izskat mūsu sirdis, Dievs, izskat mūsu sirdis, vai tās patiešām pakļaujās Tev, vai tās ir padavušās Tev, vai tās meklē Tavu vaigu, vai tās sauc uz Tevi grūtos brīžos, vai tās sagaida Tavu palīdzību, vai tās ir modras vienmēr par savu iekšējo cilvēku. Kungs, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi, kungs, visam pāri, Dievs. Tu esi biji un būsi, mans kungs, un neviens, mans kungs, neviens, mans Dievs, nespēja palīdzēt, kā Tu vari palīdzēt. Un paldies par to palīdzību, ko esam saņēmuši. Paldies, kungs, bet mēs lūdzam Tavu palīdzību arī turpmāk. Mēs lūdzam Tavu žēlastību, Tavu mīlestību, Tavu gara vadību katram ikvienam Tavam bērnam, ka mēs varam būt šī gaisma, Dievs, ka mēs varam būt šīs zemes sāls, ka mēs varam būt šie Tavi liecinieki, Tavi mācekļi, mans kungs, ka mēs varam iet un darīt to, ko Tu saki mums, to, ko Tu uztici mums, mans Dievs. Es pateicos Tev, kungs, es Tev pateicos, Dievs, es pateicos, ka Tavs gars ir spēcīgs, ka Tavs gars ir spēcīgs pacelt katru ikvienu, ka Tavs gars rosās mūsos. Dievs, palīdz, lai mēs neapēdinām, neapslāpējam Tavu garu, bet ļaujam viņam, mans kungs, mainīt mūsu iekšējo cilvēku, darboties pie mums, mans kungs. Es pateicos par Tavu mīlestību. Tev gods, Tev slava, Tev pateicība, Jēzus vārdā. Amen. Atver, kungs, manas sirds acīs, atver acis man, kungs, lai varu redzēt Tevi
tevi augstībā, kas man tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, lai dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Augstībā mūžības ķēniņš, jūru debesīs un zemi tu radījis. Augstībā mūžības ķēniņš, uzticamais vairogs un pestīšanas klīst. Tevi mēs slavējam, kungs Jēzu. Visi ceļi tavā vārdā priekšā locīsies. Tevi mēs pielūdzam, kungs Jēzu. Nav neviena līdzīga tev, kungs visvarenais. Augstībā mūžības ķēniņš, jūru debesīs un zemi tu radījis. Augstībā mūžības ķēniņš, uzticamais vairogs un pestīšanas klīns. Tevi mēs slavējam, kungs Jēzu. Visi ceļi tavā vārdā priekšā locīsies. Tevi mēs pielūdzam, kungs Jēzu.
Tev, kungs, visvarenais. Slava Tev un pateicība, mans kungs, ka tiešām nav neviens līdzīgs tāds, kāds Tu, kas maldījāmies tumsā, un Tu atvēri mūsu acis, lai mēs paskatītos uz augšu un saprast, ka ir viens Tēvs debesīs, kas mūs mīl un atgriez mūsu sirds pie Tev, pie sevis. Un mēs tiešām esam ļoti pateicīgi Tev par to. Mēs pateicamies, ka mēs šodien var būt Tavā namā, brāļmās, ka Tu mūs savienoji kopā. Un mēs nākam Tavā priekšā un slavējam Tev un pateicamies, ka Tu tāds esi, ka Tu esi mūžīgs. Un mēs līdz ar Tevi esam mūžīgi. Mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo cerību, paļāvību uz Tev, ka Tu mums dzīvību liki mūsu sirdīs. Paldies par šo dzīvību. Tiešām, Tēvs, paldies Tev par dzīvību. Mēs esam dažādi pēc izskata, bet no viena gara. Un Tu mūs vieno. Mēs esam kā viens, jo mēs esam no viena gara. No viena gara. Ved mūs šajā atziņā saprašanā, kungs Dievs. Aleluja, ka mēs esam visi viens. Viens Tevī, Tu Tēvā, un mēs Tevī. Slava Tev, kungs Dievs. Slava Tev par tādu brīnišķīgu, kungs Dievs, atziņu, ka Tu mūs ielīdz pats mūsu sirdīs. Tev vienam gods un pateicība mūžu mūžam. Amen, amen. Mīlestība ir brīnišķa, ir brīnišķa, ir brīnišķa. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķa, cik tā ir brīnišķa. Augstākā nekā debes jums dziļākā, nekā okeāns plašs. Neviens to neaptvers, cik tā ir brīnišķa. Augstākā nekā debes jums dziļākā, nekā okeāns plašātā. Neviens to neaptvers, cik tā ir brīnišķa. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķa, ir brīnišķa, ir brīnišķa. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķa, cik tā ir brīnišķa. Augstākā nekā debes jums dziļākā, nekā okeāns plašātā. Neviens to neaptvers, cik tā ir brīnišķa. Augstākā nekā debes jums dziļākā, nekā okeāns plašātā. Neviens to neaptvers, cik tā ir brīnišķa. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķa, ir brīnišķa, ir brīnišķa. Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķa, cik tā ir brīnišķa. Augstākā nekā debes jums dziļākā, nekā okeāns plašātā. Neviens to neaptvers, cik tā ir brīnišķa. Augstākā nekā
Debes Tēvs, mēs slavējam Tev un pateicamies par Tavu lielo žēlstību, kungs, ka mēs varam būt šeit pēc Tavas žēlstības, Tēvs. Mēs Tava tauta, Tavi bērni, šķīstīti, mazgāti, kungs, Tavās dārgajās asinīs, kungs. Alleluja, Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, kungs, ka Tu mums mīlē ar mūžīgu mīlestību. Un, Tēvs, es nāku Tavā priekšā Jēzus vārdā un es pazemojot zem Tavas varenās rokas, kungs. Ne es kas kungs, bet Tu, kungs, es tas runātājs. Un runā, kungs, un pabaro savu tautu, Tēvs, lai Tava tauta ir atvērta, kungs, lai viņi sadzird to, ko Tu gribi pateikt viņiem, Tēvs, lai katrs ik viens var saņemt to, kas viņam vajadzīgs, lai katrs ik viens tiek piepildīts, atjaunots Tavā gara spēkā, Tēvs. Mīļais Dievs, slava Tev, piepildīts ar Tavu prieku, ar Tavu žēlstību, ar Tavu mīlestību. Un paldies Tev, kungs, ka nāc svētais gars savā žēlstībā, savā mīlestībā un runā Tu, kungs, mīļais Dievs. Halleluja. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi šeit, kungs, ka Tava žēlstība, Tava klātnība ir šeit, kungs, pie Tavas tautas, pie Taviem bērniem, jo Tu mīlē mums, kungs, katru ikvienu, Tu pazīsti katru ikvienu, Tēvs, kamēr mēs vēl bijām bezmies iedīgļi, mācis miesās, un Tu zināji visas mūsu dienas, kamēr to vēl nebija nevienas, Tēvs, un mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi pieskāries mūsu sirsniņām, ka Tu esi atvēris mūsu sirsniņas, kungs, mīļais Dievs, tā arī Tava žēlstība, Tēvs, mīļais Dievs, ka katrs ik viens Tavs bērns ir sadzirdējis Tavu balsi, un Tu viņus esi svētījis, Tu viņus esi nomazgājis, Tu esi pacēlis viņus no šiem pasaules dubļiem, Tēvs, šķīstījis, mazgājis savās dārgajās asinīs, kungs. Tu esi devis viņiem baltas drēbes, kungs, mīļais Dievs. Alleluja, Tu esi viņus samīlējis, apmīlējis, kungs, pacēlis, kungs, mīļais Dievs, lai pasaule redzētu, ka tā ir Tava tauta, Tavi bērni, apstaroti, Tēvs, mīļais Dievs, piepildīti ar Tavu gaismu, ar Tavu mīlestību, Tēvs, un svētī, Tēvs, šo vārdu, svētī šo dzīvības maizi, ko Tu esi devis, kungs, mīļais Dievs, jo maize, kas nāk no debesīm, esi Tu, kungs, mīļais Dievs, un paldies Tev, kungs, ka Tu atver sirsniņas, kungs, atver ausis un acis, Tēvs, lai mēs ieraudzītu šodien, Tēvs, visu to, kas ir vajadzīgs mums. Slava Tev, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Iesākumā jums šodien visiem šādi vārdi no tā kunga. Tā. Dieva roka. Uzliec Dievs to savu mīļo roku, sirdī tai, kur klusas sāpes smeldz. Un pa brīnumainu varavīksnes loku sūti savu debešķīgo veldzi. Uzliec Dievs tu savu mīļo roku. Šodien cilvēkiem tik ļoti mīlestības trūkst. Pat ja visas zemes bagātības dotu, arvien tukšas viņu dzīves būs. Pāri visam tava mīļā roka jūtama pie tiem, kas tevis slāpst. Izglāb vēl no neticības mokām, lai var ticībā pie tevis katrs nākt. Tā. Un mēs šodien, Dievs ir devis, atvērsim, varbūt citiem mazāk pazīstamu vārdu, bet Dievs to ir devis, un es ticu, kad arī jūs sadzirdēsiet to, kas katram šodien ir vajadzīgs, jo Svētais Gars jau zina, kas katram no mums ir vajadzīgs, pirms mēs viņu lūdzam. Ja? Un atvērsim augsto dziesmu, 2. nodaļu atvērsim.
tā augstā dziesma 2. nodaļa. Es esmu Šāronas narcise un ielejas lilija. Kā lilijas starp pērkšķiem, tā izceļas mana draudzene starp tautas meitām. Kā ābeles starp meža kokiem, tā izceļas mans draugs starp tautas dēliem. Es sēžu kārotajā pavēnī, un mana ēnas devēja koka augļi ir saldi manai mutei. Viņš ved mani vīna pagrabā, un viņa mīlestība ir viņa karoks pār mani. Viņš iedveš man ar puķēm jaunu dzīvības spēku un atspirdzi mani ar āboliem, jo es sirkstu ar mīlestību. Viņa kreisā roka guļ zem manas galvas, un viņa labā roka glāsta mani. Es jūs no sirds lūdzu, jūs Jeruzalemes meitas, jūsu mīlestības un uzmanības dēļ pret stirnām un briežu mātēm laukos. Neskarieties klāt manai draudzenei un nemodiniet viņu, kamēr viņai pašai neiepatīkas mosties. Tā pagaidām līdz šejienei, ja? Tēvs, es pateicos par šo dzīvības vārdu, es pateicos par šo mīlestību, par šo žēlstību. Kungs Dievs, jo tu pats esi mīlestība, un tu arī mūsu sirsniņās esi izlējis mīlestību ar savu svēto garu. Un tu atklāji savas mīlestības augstumus, dziļumus, garumus un platumus, jo tā tiešām ir tik plaša un tik liela, Kungs, mīļais Dievs, ka mums tā nav aptverama, Tēvs, bet mēs zinām, ka tava mīlestība ir tā, kas sasilda mūsu sirdis. Kungs, mīļais Dievs, mēs zinām, ka mīlestība ir arī spēks. Tas ir varens spēks, Kungs, no kura baidās Sātans, jo Sātans ir zaglis, melis un slepkava, viņš nepazīst mīlestību, Tēvs. Viņa sirdī ienaids un naids pret tavu tautu, pret taviem bērniem, Tēvs, bet tu, Kungs, esi mīlestība. Un paldies, Kungs, tad uzrunā šodien, pieskaries katrai sirsniņai, Tēvs, lai tava mīlestība, kas ir izlieta mūsu sirsniņās svēto garu, Kungs, lai tā plūst ārā no mūsu sirdīm, lai tai nebūtu šķēršļi, Tēvs, lai šīs sirsniņas būtu tīras, Tēvs. Aleluja, Kungs Dievs, lai tā mīlestība varētu aizskart katru cilvēku, ar kuru tu mums dod sastapties. Slava tev, gods un pateicība Jēzus vārdā. Amen. Un šeit Jēzus svētais gars saka par Jēzu, kad es esmu, ja mēs zinām, ka tas ir, Dievs vienmēr saka, es esmu. Un Jēzus savā mīlestībā, savā žēlstībā neparāda nekad savu augsto stāvokli, viņš savi nosauc par Šāronas narcisi un ielejas liliju, jo mēs zinām, ka Izrēlā ir tāds līdzenums, saucās Šārona līdzenums, un šajā līdzenumā tā ir mēs varētu teikt, ļoti daudz šīs Šāronas narcises, ja viņas sauc vēl pa ielejas lilijām. Un viņas ir vienkāršas, bet ļoti smaržīgas un skaistas. Un mēs redzam, ka Jēzus nepaceļas augstāk un nenosauc sevi par karalisko liliju, kā mēs redzam, bet viņš nosauc sevi vienkāršībā par šo Šāronas narcisi, ja? Kuru mēs zinām, ka tām vienkāršajām puķītēm mēs daudzreiz pājam garām, bet ja mēs tā dziļi ielūkamies, mēs tur ieraugam Dieva sirdi, kad arī tai vienkāršībā mēs varam ieraudzīt daudz mīlestības, daudz prieka un saprast mūsu radītāju. Un ja mēs atveram Jesajas 53. nodaļu, no 1. panta. Un tur ir rakstīts, kas tad tic mūsu sludināšanai un kam ir atklājies tā kunga elkonis.
Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā, kā atvasi, kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī nekāda skaistuma, lai mēs to lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāka ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš, Jēzus, nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievs satriektu un nomocītu. Jēzus bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts, mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un te mēs redzam to, kas, ko Jēzus teica, es esmu tā Šārons Narcise, ja, viņš. Un te mēs ieraugam, jā, kad te ir teikts, ka viņš nebija ārēji skaists. Mēs parasti pasaulē pieraduši skatīties uz ārējo skaistumu. Arī mēs, kad bija neticīgi, mēs zinām, uz ko meitenes skatās. Uz ārējos izskatu. Vai viņš ir skaists, vai izneksīgs, vai kāds, ja? Bet mēs redzam, ka ārēji uzlūkojot, Jēzus nebija tāds. Bet kāpēc viņu pievilka cilvēki? Jā, kāpēc viņam gāja pakaļ veseli pūļi? Ja? Viņi ieraudzīja viņā to vienkāršību, ja? bet tas iekšējais cilvēks, ja? Tas spēks, tas mīlestība, kas viņā darbojās, tas aizskāra cilvēks sirdi. Un kas gribēja pievērst savu sirsniņu tam, tas arī ieraudzīja to dievišķīgumu, ja? Ieraudzīja to skaistumu. Ja? Bet ja mana sirds ir pilna lepnības, paštaisnības, ja? Un es gribu būt augstā stāvoklī, es gribu pacelties pāri citiem, ja? Tāda sirds neieraudzīs to vienkāršību, ja? Nejutīs to mīlestību, to dievišķīgumu, kas bija Jēzū. Un te rakstīts, ja, kā cilvēki daudz skatījās uz krustu, ka Jēzus, viņš teica, ja tu esi Dieva dēls, tad nokāp no krusta lejā, ja? Parādi, ka tu esi Dieva dēls. Ja? Bet mēs redzam, ka citi cilvēki nolieca galvas, noliec ceļus, un pat neticīgs cilvēks, kas bija slepkava, ja, viņš sajūtā to, viņš teica, ciet klusu tam otram, ja, nezaimo. Viņš teica, mēs esam saņēmuši to, ko mēs esam pelnījuši, bet viņš ir nevainīgs. Tātad viņš sajūta to mīlestību, to žēlstību, kas nāca no Jēzus. Ja. Un Jēzus teica, šodien tu ar mani būs paradīzē. Tātad, ja neticīgs cilvēks varēja pievērst sirsniņu un sajust, ja, un tad mēs daudzreiz skatāmies uz tiem farizejiem, un nav jau tālu jāmeklē, mēs ieraugam arī pasaules cilvēkus. Ja. Tu liecini, ja, bet viņš jau var būt bagāts, ievērojams, kā Bībelē teikts ir, ja. Vai tad skatāties uz saviem aicinātiem, vai tad pie mums ir daudz to augsti dzimušo, daudz to bagāto, bet kas pasaulē zems un nicināts, ja, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā tos gudros, tos stipros, tos varenos. Slava tev, kungs, tu esi brīnišķīgs un tava mīlestība brīnišķīga. Ja? Un mēs redzam, ka viņš nicināts, apspļaudīts, ja? Nicināts, bet viņš bija tas, kas nesa mūsu ciešanas, nesa mūsu sērgas, nesa mūsu sāpes un visus savus grēkus, cilvēks grēkus viņš paņēma uz sevi. Un vārds saka, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jā, kas atsaucas šodien tai vēstī un kas pieņem to mīlestību? Vai tie
augsti dzimušie, bagātie, ja? Kurš domā, ka viņš pats ir bagāts, viņam Dieva nevajag. Nu, mēs, piemēram, redzam Jāņa evaņģijā 9. nodaļā cilvēks, kas no dzimšanas bija akls un kurls, cilvēks, kas bija akls un kurls, Jāņa 9. akls, ja, neredzīgs, nevis kurls, bet akls, ja. Jēzus atvēra viņa acis. Un viņi saka, farizēji saka, ja, viņš ir grēcinieks. Viņš saka, es nezinu, vai viņš ir grēcinieks, bet es zinu to, ka neviens cilvēks nevar atvērt aklam cilvēkam acis. Viņš saka, kas tā viņš ir? Viņš saka, viņš ir pravietis. Un mēs redzam, ka šis cilvēks, kas bija aklis, viņš pievērsa sirdi tam, viņš redzēja tos brīnumu darbus, un Svētais Gars tādā momentā var pieskarties viņa sirsniņā, ja? Un viņš kļuva ne tikai fiziski dziedināts, bet viņš kļuva arī garīgi dziedināts. Viņš pielūdza, viņš teica, mans kungs un mans Dievs. Un mēs redzam, ka tie cilvēki, kas teica, bet mēs jau neesam akli, mēs redzam. Jā, viņi bija fiziski redzīgi, bet garīgi viņi palika tumsā. Kāpēc? Jo viņi nevarēja nolikt savu lepnību, savu paštaisnību. Ja? Tātad viņi nevarēja to nolikt, un viņi palika garīgi akli. Garīgi akli, ja? Un mēs zinām, ka vislielākais grēks ir tas cilvēkam, ka viņš neatzīst Jēzu Kristu, ko Dievs ir sūtījis. Ja? Tātad tas būs, ka viņi nostāsies tiesas priekšā, tad viņiem nebūs ko atbildēt. Jo viņi ir aizlieguši taisno un svēto, kas ir nācis nomirt pa visiem pasaules grēkiem. Ja? Jā. Un tagad mēs redzam, ko saka raksts tālāk, ja 2. pantā. Kā lilija starp ērkšķiem, tā izceļas mana draudzene starp tautas meitām. Tātad Svētais Gars runā par savu draudzi. Tā runā, tātad, un ar ērkšķiem tiek salīdzinātas Jeruzalemes meitas, ja, mēs zinām, ka to ir daudz ir neticīgi cilvēki, kas ir mums apkārt, kas ir apkārt viņa bērniem, ja, un viņi tiek salīdzināti ar ērkšķiem. Bet paskatāmies, ko līgavainis saka par savu līgavu, ja, 3. pantā. Teica, kā Ābels starp meža kokiem, tā izceļas mans draugs starp tautas dēliem. Tātad vienalga, lai Jēzus būtu kāds viņu acīs, ja, viņš tiek salīdzināts, Svētais Gars salīdzināts kā Ābelis starp meža kokiem. Tu, piemēram, esi gājis pastaigāties pa mežu, tādu dziļu meža biezokni, tumšs, ja, sevišķi egļu mežā, un tev liekas, tevi apņem tāda tumsa, un pēkšņi tai tumsa atspīd gaisma, un tu ieraugi brīnišķīgi ziedos meža ābeli. un tu skaties kā uz brīnumu, tu viņu ieraugi, ja, un tā mīlestība tev sasilda to sirsniņu, tu saproti, ka tas ir kaut kas brīnišķīgs, ja, un tāds Svētais Gars dod šo līdzību, kad mēs skatāmies, kā tāds meža ziedu biezoknis, meža koki, un Kristus ir kā Ābels starp šiem meža kokiem, jo tā gaisma, viņš teica, es esmu gaisma, kas nāk uz pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, jo viņš ir nomirs par visiem cilvēkiem. Par visiem, par paudžu paudzēm, mēs kā lasījām, par visiem grēkiem. Un ja tu gribēsi saņemt šo gaismu, ieraudzīt, kas ir vajadzīgs, ja? Es esmu dzirdējis, cilvēks man saka, kas tu domā, kad es tagad nākšu un liekšu ceļus viņa priekšā? Es saku, paklausies,
viņam nav vajadzīgi tavi fiziskie ceļi. Viņam vajadzīga tava sirsniņa. Bet tur rakstīts, ka visi ceļi kādreiz lieksies, Jēzus priekšā. Ja ne šeit, tad tur augšā. Un viņam nevajag tos fiziskos ceļus, viņam vajadzīga tava sirsniņa. Slava tev, kungs, tu esi brīnišķīgs. Tā sirsniņa, kas salauzta, satriekta sirds. Vai tu šodien dzirdi, ko Svētais Gars tev grib pateikt? Ja tev ir salauzta, satriekta sirds, un tu neredzi vairs savā dzīvē izejas, tad tu sadzirdēsi šo balsi. Svētais Gars pieskarsies tev mīlestībā, viņš spēs runāt sevi, viņš ne te pieskarsies, bet šeit, ja? Un tu sapratīsi, ka tu esi grēcinieks, un ka šī diena tev ir dota, lai tu sakārtotu savu dzīvi viņa priekšā. Jo tā mīlestība, ja tu pievērsīs sirdi, tas vārds, kas izgājis no Dieva mutes, ja, kas nekad nevar tukšā atgriezties atpakaļ, viņš nāks un aizskars tavu sirdi. Un tu ieraudzīsi arī, tā kā te vēlāk mēs, ka visas tās sīkās lapsas, kas posta vīna dārzu, te vēlāk mēs skatīsimies teikts, ja. Tātad, kas sakaucē to sirsniņu? Tā mīlestība, ja tu pievērstai sirdi, un tu jūties tik netīrs, ja? Atceraties, ka Jozuā nostājās Dievu priekšā, viņš nostājās, ja? Viņš sāka kliegt. Viņš teica, bēdas man, jo es dzīvoju tautā, kur ir nešķīstas lūpas, un arī manas lūpas ir nešķīstas. Tātad, ja Dieva mīlestība un tā žēlstība pieskarās mūsu sirdī, tad tiek izgaismots katrs stūrīts, ja? Un mēs ieraugam, kā man liekas, ka es staigāju pasaulē, kad es esmu arī kā kristietis būdams, ka es esmu ļoti tīrs, es jau esmu labs, un es neko tādu nedaru, ja? Bet mēs nezinām vēl, kas slēpjās mūsu sirdī. Un tikai tad, kad tā Dieva mīlestība pieskarās mūsu sirsniņai, mēs ieraugam tās lietas, kas Dievam nav tīkamas, ja? Un tad mēs salūstam tā priekšā, tā kā Jozujā teica, bet viņš netika pazudināts, ja? Tātad eņģelis nāca un ar ogli aizskāra viņa lūpas, ja? Un tagad mēs redzam, ka tā sirsniņa tīra, viņa var atsaukties Dieva mīlestībai. Un ko viņš uzreiz saka? Kungs teica, ko lai es sūtu? Un vai šodien tā balss neskan pasaulē? Viņš skatās uz savu tautu un saka, ko lai es sūtu? Kurš atsauksies tai mīlestībai? Kurš atsauksies? Ja sirsniņai netīra, viņš pieredz dzīvot, viņš neatsauksies. Tikai tad, ja es locīšu ceļus, pazemošos, teikšu, Dievs, bet kāpēc mana sirds neatsaucās? Kāpēc viņa ir tāda? Tu taču esi izlējis manā sirsniņā mīlestību ar savu svēto garu. Kāpēc Jēzus, ka viņš iegāja pūlī, mēs redzam, tur viņš teica, ka viņš gāja tajā pūļos, viņš ieraudzīja to pūli, un viņš teica, mana sirds iežēlojās par viņiem, jo viņš viņus redzēja kā atstātus bez gana. Tātad manai sirdī jābūt tādai pašai, ka es ieeju starp netici, ka mana sirds iežēlojas par tiem cilvēkiem, ja? Ka es neesmu tā varenā, es neesmu tā taisnā, ja? Bet es esmu sūtīts, kā kalps, ja, kalpot tiem cilvēkiem, tā kā Jēzus mazgāja kājas, ja. Un mēs redzam, ka cilvēki šodien var nomazgāt citiem kājas. Fiziski var nomazgāt, bet vai tur mana sirds ir klāt, ja es ar riebumu eju mazgāju tās kājas piespiest, ja, bet mana sirds nav pilna ar mīlestības, tam nav nekādas nozīmes, ja. Tur vajadzīgs tas sirds stāvoklis. Un kad tas sirds stāvoklis tikai tad būs tā kā Jozuā. Kungs, es esmu cilvēks ar netīrām lūpām. Vai tad es varu šodien pati apgalvot, ka es kaut kur nepadomāju par kādu sliktu, ka es nepaceļos pāri kaut kur noliktajam mēram.
ka es kaut kur aprunāju, kaut kur tiesāju, kaut ko nepieņemu. Jā, varbūt, kur man ir jāapklust, es neapklustu, neieklausos otrā cilvēka. Tās visas ir tās sīkās lapsas, kas posta šo vīna dārzu. Un vīna dārzs ir šeit, kur dzīvo Jēzus, Svētais Gars. Un viņas post to vīna dārzu, un tā es brīnos, kāpēc mana sirds ir augsta, kāpēc man ir vienalga. Es izēju pasaulē es izēju, un man nav žēl to cilvēku. Bet to dara mīlestība. Ja es spēju, mana sirds, es varu nonākt tāds, tā kungs, es nespēju, tu redzi, kad es esmu atcelts, kad mana sirds vairs nav tādā stāvoklī. Kungs, palīdzi man, sakaucē man sirsniņu, lai spēju iežēloties par tiem cilvēkiem. Ja? Jā, tā tad, un tagad pasamies, kā tad Kristus, Kristus skatās uz savu draudzi un uz katru, uz savu līgavu. Ja? Tā 2. pantā ir teikts, ja? Kā lillija starp, viņš saka to, viņš nesauc viņu pa līgavu, pats saka, es arī tā vienkāršā puķīte, ja? Jā, varbūt viņa nemaz nedomā, ka viņa ir tā vienkāršā puķīte, ja? Bet viņa grib pateikt, lai citi arī dzirdētu, nē, es jau esmu tā vienkāršā, ja? Bet vai tu sirdī tā domā, ka tu esi tā vienkāršā, ka tu esi tā pazemīgā, ka tagad to, ko tu saki, ka tas atbilst patiesībai. Jo tikai atzīstot to patiesību, tu spēj darīt sevi brīvu. Bet kā Kristus skatās uz savu līgavu, kā viņš skatās uz savu draudzi? Viņš nesaka, tu esi tā narcis, viņš tiešām nesaka. Viņš saka, tu esi karaliskā lillija, kas smaržo, kas izplata to Kristus smaržu, ja? Jo mēs zinām, ka rastos ir teikt, ja, lai jūs būtu šķīsti un nevainojami, nepeļami Dieva bērni, sabojāts un samaitāts pasaules vidū, un viņā spīdētu kā spīdekļi pasaulē. Un galvenais, vai pasaule redz manī to Kristu? Vai viņi sajūt to mīlestību? Vai viņi grib skriet tev pakaļ, tā kā Jēzums skrēja pakaļ? Jā, viņš tevi nosauc, bet vienalga viņš tevi nosauc, ka tu esi tā karaliskā lillija. Un savu draudzi, tā tad mēs redzam, tai draudzei, Kristus draudzei, vai ņem visā pasaules, ja ņem savu draudzi, ja vēl kā draudzi vienalga, tas ir mazs ganāms pulciņš. Viena ērkšķu ir daudz apkārt. Visai šai pasauli, visai tai Kristus draudzei, Kristus miesai daudz ērkšķu, ja? Ar tiem ērkšķiem mēs zinām, ka Sātans gribētu saplosīt katru ikvienu no mums. Ja nebūtu Kristus, tāpēc viņam ir mērķis, kā no šī mazā ganāmām pulciņa izvest kādu ārā. Un mēs zinām, ja viņam izdosies izvest ārā, tad viņš arī viņu saplosīs, centīsies saplosīt. Un tāpēc mēs daudzreiz sakam, Dievs man izved ārā. Bet kā Dievs var izvest no savas draudzes, kurā viņš tevi ir ielicis? Viņš veidojas to draudzi, viņš zina, kur tev ir jābūt, viņš tevi ir ielicis te, un savā mīlestībā viņš ved cauri tevi visiem pārbaudījumiem. Un viņš skatās, kā tu tos izturēsi šeit. Lai viņš tevi varētu ievest kalpošanā, viņi tev būs izies cauri smagai pārbaudījumu nastai. Un viņš skatās, kā tu to izturē. Tu iziesi cauri gan no pasaules šiem ērkšķiem, gan arī no Kristus draudzes ērkšķiem. Arī Sātans caur brāļiem māsām spēja iekost. Ja? Bet arī tas, tā Dieva mīlestība, tā tad spēja nepieņemt to.
Tā Dieva mīlestība spēj mīlēt tos, kas tevi nievā smej, kas tevi apsmej. Mēs skatāmies uz Jēzu, ja? Un tātad mēs redzam tērkšķi, tātad, kas apkārt, visi tie uzbrukumi, kas ir, to ir daudz. Kristus draudz tikai mazs ganāms pulciņš. Ja mēs varētu teikt, viena karaliskā lilija. Brīnišķīga karaliskā lilija, kā Jēzus skatās, ja, uz mums. Un tagad paskatīsimies, ko Mūzes saka par šo mazo ganāmu pulciņu un ko Dievs viņam atbild. Ja? Tā mēs atvērsim 2. Mūzes grāmatu. 2. Mūzes 33. nodaļa. Un ja esat lasījuši Mūzu, noteikti esat lasījuši un zinat, kad Mūzam bija tikai dot šie 10 baušļi, kad viņš uzkāpa kalnā, tad Dieva tauta nevarēja sagaidīt un apgrēkojās. Ja? Un Dievs bija ļoti dusmīgs uz viņiem. Viņš pat gribēja viņus iznīcināt. Un tagad skatāmies, ko saka, ko runā Mūzes Dievam. Bet tagad, 13. pantā, bet tagad, ja esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzams liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu un varētu atrast žēlstību tavās acīs un arī parādi, ka šie ļaudis ir tava tauta. Brīnišķīgi vārdi, ja? Vai te neder arī lūkšana mums? Vai mēs zinām Dieva ceļu priekš sevis? Ja mēs vienkārši izdomājam, tur es tagad tiešu, tagad to es darīšu, tagad te man nepatīk, tagad es iešu uz citurieni, tur arī nav kaut kas. Nē, es iešu tālāk tur atkal. Es meklēšu atkal. Ceļa meklētāji, es tādus dzirdēju, ka tādi, ja. Bet vai te nav lūkšana, kungs? Ja es esmu atradusi labvēlību tavās acīs, tad ļauj, kungs, man zināt tavu ceļu. Jā, lai es zinātu to un atrastu žēlstību tavās acīs. Jā. Un parādi, kungs, ka tiešām tu mums mīli, ka tā ir tava tauta, tavi bērni, lai pasauli redzētu mūsos atšķirību, lai viņiem būtu vēlēšanās nākt uz draudzi, lai viņi ienākot šeit, sajustu tavu mīlestību, sajustu rūpes, sajustu žēlstību un saņemtu žēlstību apžēlojumā tajā brīdī. Tātad, vai mēs zinām, ko Dievs ir sagatavojis priekš mums? Vai tu zini savu aicinājumu? Tu varbūt sēdi 20, 15, 10, 6 gadus. Tu atnāc svētdienās, aizej, ķeksīts pievilkts, viss kārtībā. Vai tu esi lūdz, lai Dievs parāda tavu, kāds viņa prāts priekš tevis, kungs? Jo, kad tu nāc uz šo zemi, tad Dievs katram no mums ir aicinājis mums. Bet ne jau pat sēdētāji viņš aicinājis. Viņš aicinājis kalpot. Kalpot aicinājis, jā. Vai es zinu, kas man ir uzticēts? Kungs, kāds ir mans ceļš priekš tevis? Ko tu gribi, lai es daru šai draudzē? Es negribu, kungs, tikai sēdēt. Jā, mēs zinām, ka mums dots eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēli. Tas mums ir visiem dots. Bet ir vēl lietas, ko Dievs tev ir uzticējis. Jā. Ne jau visi sludinās vārdu, ne visi slavēs. Ja? Varbūt citam ir uzticēts kopšanas darbi.
tā arī kalpošana, varbūt citiem žēlsirdības darbi. Bet vai es zinu savu vietu, vai es esmu uzticīgs tai vietai? Mēs atceramies, ka Jēzus uzdevums bija atnākt uz šo zemi un mirt par visu pasaules grēkiem. Un tad, kad viņš aizgāja pie Dieva, arī viņam bija pārbaudījumi. Ja? Mēs zinām tās cīņas, kas notika Ģedzemanes dārzā, kas notika. Ja? Bet viņu eņģelis stiprināja, jo viņš nedomāja par sevi, viņš domāja par to, lai piepildītu to uzdevumu, ko Dievs viņam uzticējis. Un kad viņš nostājas Dievu, iegāja pie Dieva, ko viņš teica pirmām kārtām? Tēvs, viss piepildīts. Tad, kad mēs nostāsimies pie Kristus soļa krēsla, vai tu varēsi teikt, Jēzu, viss piepildīts. Jā. Un viņš sacīja, vai lai es pats eju līdzi un vadu jūs pretim mērķim? Tad Mūzes teica, ja tu nebūsi tas, kas iet mums pa priekšu, tad neliec mums iet prom no šejienes. Tagad, ja tu dzirdi, Sātans tev saka, ko tu te sēdi, redz, kāda viņi te ir, viņi tev apvaino, viņi tev saka briesmīgas lietas, ko te sēdi, ej projām, zini? Vai tajā brīdī tev bija lūkšana kungs? Ja tu man esi izredzējis, tu man esi ielicis, vai tu tagad ej man pa priekšu, un tu man saki, ej ārā, bet tu man te ieliki? Vai tu esi tas, kas tagad runā un kas man saka, un vai tu iesi man pa priekšu tur, kur es iešu? Tā ir lūkšana tev, ja? Ko Mūzes teica? Ja tu nebūsi tas, kas iet mums pa priekšu, tad neliec mums iet prom no šejienes. Kungs, ja tu man nenāksi līdz, ka tagad es eju ārā, tad neliec man iet prom no šejienes. Palīdzi man te iesakņoties. Lai manas saknes būtu šeit tik dziļas, ka lai neviens nevarētu man izkustināt no šejienes. Kungs, man nav svarīgi, cik šeit cilvēku paliek. Es nelieku cerības uz cilvēkiem, kungs. Es lieku cerību uz tevi. Un tu man neiec pa priekšu, es nekustēšu no šejienes. Jā. Jo no kā lai var zināt, ka es un tava tauta esam žēlstību atraduši tavās acīs, ja ne no tā, ka tu mūs vadi, ka es un tava tauta ar to atšķiramies no visām citām pasaules tautām. Brīnišķīgi. Ja mēs neredzam, ka tas kungs iet mums pa priekšu, tad mūsu skraidīšanai, iešanai nav nekādas jēgas. Mēs ejam savos ceļos, savā prātā un savā gribā. Ja? Un ar to, tātad, ka tas kungs iet mums pa priekšu un vada, ar to mēs atšķiramies no visām pasaules tautām. Jo viss pasaules tauts, kas nav šī mazā tauta, ja? Viņi dara, ko viņi grib. Viņi iet savos ceļos, savā prātā, kā viņi saprot, tā viņi dzīvo. Bet mēs zinām, ka Jēzus acīs tie cilvēki, kas nav no gara, viņi ir miruši. Kad pie viņa pienāca cilvēks, teica, kungs, es gribu tev sekot. Tik atļauj man aiziet un aprakt savu tēvu. Ko Jēzus teica? Jēzus ko teica? Kungs, to teica Dievs, lai viņi aprok savus miroņus, bet tu seko man. Neskaties, ka cilvēki iziet ārā, ka viņi iet turpu. Viņš saka, tu seko man. Ko viņš teica Pēterim, ja? Kad viņš teica pa Jāni, kungs, kas būs ar šito? Viņš teica, kas tev par daļu? Ka viņš paliek, kāda tev tur daļa? Tu seko man. Man nav jāskatās, kas notiek,
ja, man ir jālūdz tikai, ja, bet viņš saka, tu seko man, tu izpildi to, ko es tev esmu uzlicis. Un tu piedzīvosi Dieva brīnums, tu piedzīvosi viņa žēlstību, tu piedzīvosi viņa mīlestību. Jā, jo Dievs ir teicis, ne jau tikai mīlestība jūtas, jā, tās ir brīnišķīgas jūtas, bet viņš teica, ja tu mīli man, turi manus baušļus, turi manas pavēles. Un viņa baušļi ir viņa vārds, viņa pavēles ir dots vārdā, kur mēs ieraugam visu, ja? Tad tas kungs sacīja Mūzum, es darīšu arī šo lietu, ko tu esi pieminējis, jo tu esi atradis labvēlību manās acīs, un es tevi saucu vārdā. Tātad, mēs redzam, tad, kad tu Dievam paklausi, tu esi viņa ceļos, tev ir dievbijība Dievu priekšā, tu spēj pazemoties zem viņa labās varenās rokas. Redziet, ko Dievs saka, ka tad tu esi atradis labvēlību viņa acīs. Un tas kungs atbild, viņš saka, un es darīšu arī šo lietu, ko tu man esi lūdzis. Un tad tu vari sagaidīt šo mīlestību, žēlstību, labvēlību, tu vari no viņas sagaidīt, ja tu dari to, kas pateikts vārdā. Ja tev ir bijība viņa priekšā, jo tur ir teikts, ka bijība ir visas svētības iesākums. Bijība Dieva priekšā, ja? Nevis, tāds nav paniskas bailes, ja? Bet bijība, cik tas kungs ir liels un varens, ka viņš ir mums izglābis, ka viņš ir nomiris par mums, ja? Ka mūsu dzīves vairs nepieder, mūsu dzīves pieder tikai tam kungam. Un ka es nedaru to, kas te sirdī, ka tu gribi darīt kaut ko sliktu, tātad tev runā, svētais gars runā, ja? Un tu nevari apklusināt Dievu, nevari apklusināt savu sirds, jā, var apklusināt savu sirdsapziņu, arī var apklusināt, ja? Ka viņa runās. Ja? Un tad tu atradīsi labvēlību viņa acīs, jā. Un ko Mūzes tad lūdza? Viņš teica, kungs, parādi man savu godību. Parādi. Un tas kungs Mūzum neteica arī šo, jo tā mīlestība Dievam ir tik spēcīga, ja? Tik spēcīga, ja? Ka viņš arī to Mūzum neteica. Un tagad mēs pasamies 3.4. pantā, tad, kad viņš uzkāpa kalnā, ko tas kungs darīja. Un tas kungs 6. pantā, 3.4. viņš teica, tas kungs gāja viņam garām un sauca, tas kungs, apžēlošanās un žēlstības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlstībā un uzticībā. Kas tūkstošiem saglabā žēlstību, piedod noziegumus, pārkāpumus, grēkus, bet arī neatstāja nevienu nesodītu. Piemeklēdams tēva grēkus pie viņu bērniem līdz 3. un 4. augumam. Jā, un tad, kad parādīšu, tad 9. pantā mums sacīja, ja es esmu atradis žēlstību tavās, tad mans kungs nāc jau, esi kopā ar mums, kaut gan spītīgi ir šī tauta, taču piedod mums mūsu noziegums grēks un dari mūs par savu īpašumu. Jā. Tātad tas kungs atbildēja arī uz šo lūkšanu, ja? Bet mani pārsteidz tā Dieva mīlestība vēl, ka mēs atgriežamies pie 3.3., kas teikts augstajā dziesmā, kad mēs zinām, ka Dievu neviens nav redzējis, ja? Ja cilvēks redzētu neticīgs Dievu, viņš vienkārši sabirtu putekļos, ja? Bet Dievs pat bija izdomājis, kā to Mūzu noslēpt, ja? Aiz tās lielās viņa. Ko viņš darīja, paskatāmies 19. 20. pantā, ja? 3.3. nodaļā. Un viņš sacīja, manu vaigu tu nedrīkst redzēt, jo cilvēks nevar mani redzēt, palikdams pie dzīvības.
Un tas kungs sacīja, redzi, šeit pie manis ir vieta, kur tu vari nostāties uz klints. Un kamēr mana godība ies tev garām, tikmēr es tev ļaušu stāvēt klints spraugā, sekšu savu roku pār tevi, kamēr es būšu pagājis garām. Un kad es pacelšu savu roku, tu mani redzēsi no muguras, bet mans vaigs paliks neredzams. Tātad, un tāpēc viņš saka arī augstajā dziesmā, viņš saka 2. nodaļā, 14. Tu mana balode klinšu spraugās, apslēpt akmeņu plaisās. Parādi man savu vaigu un liec man dzirdēt tavu balsi, jo tava balss ir salda un tavs vaigs ir mīlīgs. Tātad viņš saka uz savu liesu, tu esi mana balode, kur es tā mīlu. Viņš saka, es tevi apslēpju šai klinšu spraugā, ja? Lai tu ieraudzītu, ka mana godība ies tev garām. Ja? Tu vari arī lūk, kungs, tā kā mūs parāda savu godību. Ja? Jā. Un te mēs redzam, nākošajos pantos, ja, viņš runā par savu mīlestību uz savu tautu. Un tas pats, ko viņš ir apsolīts Izrēlam, tas pats arī apsolīts ir mums. Ja. Un tagad mēs redzam, ka tas kungs ir tik brīnišķīgs, ja. Ja viņš redz savu līgavu briesmās, tad viņš steidzas palīgā. 8. pantā mēs redzam 2. nodaļā, klau tur dzirdama mana drauga balss, raugi viņš nāk un sīkiem soļiem paliekdamies dodas augšu kalnos un lēkā no pakalnu uz pakalnu. Ja? Un tagad mēs atvērsim, paskatīsimies, cik ļoti tas kungs mums mīl, kā viņš steidzas palīgā, kad viņa bērns ir briesmās. Ja? Atvērsim 18. psalmu, 18. No 5. panta. Nāves bangas man vēlāts virsū, iznīcības traumas mani biedēja. Elles valga jau tināts ap mani, nāves cilpats jau žņaudza mani. Savās bailēs es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi savā pilī, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Zeme līgojās un drebēja, un kalnu pamati trīcēja, tie grīļojās viņa bardzības priekšā. Dūmi nāca no viņa nāsīm, uguns liesnas no viņa mutes, kvēlojušs ogles, kā zibeņi dzirkstīja no viņa. Viņš pielieca debesis un pats nolaidās zemē, un tumsa bija zem viņa kājām. Ja, tātad mēs redzam. Un 17. pantā teikts, viņš izstiepa savu roku no augšienes, satvēra mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš man izrāva no stipra pretinieka rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Ja, tātad to mēs varam izlasīt visu 18. psalmu. Ja? Bet tagad mēs redzam, ka tas kungs ir noslēdzis derību ar mums, un mēs esam derībā ar viņu. Un viņš saka, es izcīnu jūsu karus jūsu vietā. Bet mums arī kaut kas ir jādara. Ko viņš liek mums darīt? Viņš saka, tajā brīdī slavē un pateicies. Es zinu, ka tas nav viegli, ja, ka tev uzmāc ienaidnieks, ja ir kāda slimība, un tad tev vēl liekas, ka tev jāslavē. Ja? Bet viņš saka, slavē un pateicies. Jo tajā laikā, kad tu slavē, viņš izcīna šo kauju mūsu vietā. Ja es vecā derībā, es lasīju pa Jošafatu, ja? Par šo Izraēlu ķēniņu, tad jūs zinat, ka Jošafatu uzdevums bija sakaut 3 reizes lielāku karaspēku, kas viņam nebija iespējams. Un ko tas kungs darīja?
viņiem vajadzēja tikai slavēt un pateikties. Iziet pretī ienaidniekam. Tie nāca pretī, viņi teica, domāju, tie izrēlieši tur galīgi nojūgušies, ja? Iet un slavēt to kungu, tāpat, ka viņi gāja garām Jērikas mūriem, ja? Bet ko tas kungs darīja tajā laikā? Viņi beigās kaujās vispirms iznīcināja tos elku dievus, kas bija kalnos. Pēc tam viņi pagriez zobenes viens pret otru. Un kad Jošafats nonāca ielējā, tur bija tikai miroņi. Tātad slava un pateicība. Un viņš mums ir devis spēku, ka mēs varam staigāt pār čūskām, skarpiem un katram ienaidnieku spēkam, un tas mums nenieka nekaitēs. Viņš ir devis katram savam bērnam varu, spēku un autoritāti. Ja? Un to viņš arī pasaka pēc tam 18. psalmā, viņš pateica. Ja? Viņš, 3.5. viņš man elko un mācīja karot un manas rokas uzvilkt varas topu. Ja, un te ir rakstīts, ja, ko viņš darīja un kas mums jādara. Un 42. pantā teikts, viņi brēca, bet nebija glābēji. Viņi piesauc to kungu, bet viņš neatbildēja. Un tā ir taisnība. Es jau esmu liecinājusi, ja, draudzē, bet varbūt kāds nav dzirdējis, ka tas bija agrāk, kad es biju atnākusi uz draudzi un es biju saņēmis tādu mīlestības piepildījumu, es biju ļoti piepildīta ar mīlestību, ja? Mans gars bija tik piepildīts, ja? Pilns, ka es domāju, ka kalns var apgāzt. Un tad man tagad tas vīrs, kas man bija, tas ir miris tagad, bet viņš bija naidā ar Dievu, un es iegāju mājās, un viņš man piespied pie sienas, viņš teica, tu man dabūsi tagad. Viņš gribēja man nosist, ja Sātans sakūtīja. Un, ziniet, man nebija vietas, kur atkāpties, bet manī bija Dieva mīlestība. Un tā Dieva mīlestība šajā, lai jūs ieraudzītu, ka tas, ko Dievs dara, ka tu esi pārpildīts ar mīlestību, es sāku smieties garā. Tā smējos garā, ka es vēl dzīvē nebiju smējusies. Un tas vīrs, ko bija sakūdījis Sātans, lai man nosistu vai nomaitātu, ja, viņš nokrita uz ceļiem. Ne jau manā priekšā. Kāds man tur nopelns, ja? Es esmu pārpildīta ar mīlestību. Es gribu pateikt, ka mīlestība, Kristus mīlestība ir varens spēks, kas uzvar ienaidnieku. Un tā mīlestības priekšā tas Sātans ir bezspēcīgs. Viņš sabruka uz ceļiem, viņš teica, piedod. Viņš teica, Sātans mani sakūdīja. Un tā mīlestība, kas ir izlieta mūsu sirsniņās ar svēto garu, tā būs tā, kad Kristus nāks, kas pacels jums pretī Kristumu. Tas ir varens spēks mīlestība, jo ir teikts, ka Korintiešiem 13. nodaļā, ka tā paliek ticība, cerība un kas? Mīlestība. Bet tā, kad tu redzēsi Kristus, tev nevajadzēs ne ticēt, ne cerēt. Ja? Paliks tikai mīlestība. Un mīlestība ir varens spēks, kas pacels pretī tevi Kristu. Halleluja. Tā mīlestība savienos tevi ar Kristu. Nekas cits, ja? Kas ir varens spēks. Ja? Un vēl viena lieta tā, paskatāmies. 3. pantā bija, to jau es lasīju, ja? Bet es sēžu kārotajā pavēnī, un mana ēnas devēja kokļa augļi ir saldi manai mutei. Ja? Un ko mēs ieraugam? Ja? Ja tu esi Kristū, tev pieder visa tā pārpilnība, ko dod Kristus. Ja? Tu vari, ka tev ir
slikti tev pārbaudījumi, tu vari nosēsties un nerunāt neko. Tā kā teikts, es sēžu kārotajā pavēnī. Tu sēdi, tā kad ir, piemēram, liela saule, tu sēdi zem kāda koka, ja, un tev tas atspirdzina. Bet tevi Kristus, ja, tātad tu vienkārši apklusti un gaidi un sēdi tai pavēnī, kas tev, Kristus pavēnī, kas tev ienesīs mieru un prieku. Lai kāds būtu tas pārbaudījums, ja, viņš tev piepildīs ar mieru un prieku, tu atdusies, jo te ir rakstīts, ka tā līgava atdusās uz viņa rokas un viņai mierīga, viņai nav bailes. Arī pārbaudījumos viņa atdusas un guļ uz viņa rokas. Un es esmu piedzīvojis daudz tādas lietas, ka tev ir tik smagi, ka tu nezini, ko darīt vairs. Ja? Tu vienkārši paliec mierā un saki, Jēzus, es vairs neko nesaprotu, ko man darīt, palīdzi man. Un tad par tevi nolaižas tāda mīlestība, kas piepilda tā tavu sirsniņu, ka tev aiziet visas bailes un tev ir pilnīgs miers. Ja? Un tā ir tā atdusēšanās, ka tā līgava var mierīgi dusēt vienmēr uz viņa rokas un ir šī paļāvība, ja? Tev uz Kristu. Ja? Un tas ir brīnišķīgi. Ja? Un te vēl ir... Jā, un te vēl mēs skatāmies, kad es vēl gribēju, kad te jau es stāstīju par to, ka Kristus dodas palīgā, bet te, kad Kristus steidzas, ja, pie tevis, viņš negrib parādīties tev uzreiz visā pilnībā. Te ir rakstīts, ka viņš stāv aiz mūsu mājas sienu un skatās caur skadriņiem, ja, caur tām restītēm. Kāpēc viņš negrib uzreiz savu seju parādīt tev? Tu arī varbūt prasi Kristu parādies man, ja? Viņš var parādīties sapņos, atklāsimies savu vārdu, bet viņš neparāda sevi skaidri, parāda tādā miglā. Ja? Kāpēc? Ja? Un 10. pantā te ir atbilde. Mans draugs atbild un saka man, celies man draudzene, mana skaistule, un nāc šurpu, jo redzi, ziema ir pagājusi, lietas ir mitējis un lietu posms ir galīgi izbeidzies. Tikai tāpēc viņš neparādās skaidri, lai viņš pievilktu tevi vēl sev tuvāk. Ja? Jo lai tu viņam spiesties tuvāk, tā kā tā sieva, kam bija asiņošana, kam nebija vairs izredzes, ja? Viņš vēlas tu šo appusēju šīs mīlestības attiecības, lai tās nebūtu tikai prāta attiecības, bet lai tu viņam tuvotos ciešāk, ja? Lai tu viņam uzticētos, lai tu viņam stāstītu visus savus, to, ko tu nespēji, visus savus, ko liekas, ka, ko es viņam tur stāstīšu, viņš jau tāpat zina, bet viņš grib, lai tu viņam stāstītu. Jo tikai tā var izveidoties šīs attiecības, un tikai tā var, tu vari viņam uzticēties, mācīties un sadzirdēt viņa balsi. Ja? Un šodien viņš tev saka, svētais gars runā uz mums un saka draudzē šodien, katram ikvienam. Celies, mana draudzene, mana skaisto, nāc šurpu. Jo redzi, ziema ir pagājis, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies. Zemes virsu pārklāja puķes, klāt ir dziesmu laiks, pavasaris un ūbels balss jau dzirdama mūsu zemē. Vīģes kokiem sariesušies mezglaini pumpuri, vīna koki ir izplaukuši, izdves savu smaržu. Piecelies, mana draudzene, nāc mana daļā, nāc šurp pie manis. Tu, mana balodi, kliņš spraugās, apslēpt akmeņu plaisās. Liec man redzēt savu vaigu un liec man dzirdēt savu balsi, jo tava balss ir salda un tavs vaigs ir mīlīgs. Ja? Tātad mēs redzam 11. pantā, tas lietus periods ir pārbaudījumi, kas ir bijuši tavā dzīvē.
mēs ejam citreiz cauri smagiem pārbaudījumiem, ja? Jolanta arī šorīt runāja, ka, lai mēs neatminamies tos pārbaudījumus, neskatāmies, bet ejam uz priekšu, un lai mēs slavējam uz viņu. Manā dzīvē arī bijuši daudz pārbaudījumu, bet no visiem viņš ir izvedis, ja mēs viņam uzticamies. Un viņš šodien tev saka, un tas, mēs zinām, ka kādreiz, kad nāks 1000 gadus miera valsts, ja, tad visi tie kari un viss, kas ir bijuši, visi mūsu dzīvē, tie visi būs izbeigušies, ja, un zemes virsu pārklāts puķis, būs jauna debes, jauna zeme, ja, un viņa līgava, varēs priecāties, vairs nebūs šie pārbaudījumi, nebūs šīs ziemas periodi, ja, tātad, un tas, ka tu jau viņa otra atnākšana, šeit mēs redzam, te ir teikts, ka vīģes kokiem sariesušies jau mezglaini pumpuri. Un vai tu dzirdi šodien sava drauga balsi, kas tev saka, šodien, sadzirdi man balsi, piecelies, aizdedzies no jauna pirmajā mīlestībā, tuvojies man, pieķeries manai drēbju vīlei, pieķeries tā kā tā sieva bija asiņošana, un nelaid vaļā, pieķeries pie tā arkla. Tas arklis ir Jēzus Kristus, manā vecumā, kas zina, tas zina, kas ir spīļarklis, ja? Ka pie viņa pieķērās, tad bija jār plēsumi, jār zeme bija, ja? Bet tev tā vāgal tas plēsums jāiet līdz galam. Ja tu neizies līdz galam, ja, tad atpakaļceļa nav atpakaļceļš, ir tikai pazušana. Tāpēc pieķeries, ja, pie Kristus, pie viņa drēbju vīles, ja, tuvojies viņam un saki, kungs, šodien es sadzirdēju tavu balsi, jo Ūbel tas arī Jēzus, ja, es sadzirdēju tavu balsi, kungs, izskati manu sirsniņu, pieskaries šodien savā mīlestībā, pieskaries, lai ierauga viss tās sīkās lapsas, kas posta mana vīna dārzu. Šodien es to sadzirdēju, kungs. Paldies, kungs, ka tu šodien devi šo vārdu, jo šodien ir jauna žēlstības diena, šodien ir jauna pestīšanas diena, šodien liekts man uzplaukt manā sirsniņā šīm puķēm, sadzirdēt tavu balsi, celties kājās un celt citus kājās, atgriezties no visa tā, kas nepareiz bijis manā dzīvē, atgriezties no visiem maniem darbiem, no manām skriešanām, no manām iešanām. Palīdz, kungs, nepacelties pāri noliktajam mēram, bet palīdz palikt tajā, ko tu man esi uzticējis. Ja tu man esi uzticējis slavēt, vai tu man esi uzticējis mazgāt, tad palīdz man palikt tajā. Palīdz slavēt, palīdz katrā darbiņā ieraudzīt tevi un palikt tam uztici, neskatoties, kas tam citam ir, vai viņš tur ir, vai viņš ko tur dara, bet katram ir dots cits, man nav jābūt sacensībā ar otru cilvēku. Nē, man jāiet sava vaga līdz galam, man jāizdara savs darbs līdz galam, to, ko tu man esi uzticējis, un tu man neprasīsi ne pa brāli, pa māti, tu man prasīsi, kā es to darīju, ko es tev uzticēju. Vai tu sauci uz mani pārbaudījumu, vai tu sauci uz mani izmisumu brīnu, vai tu biji ar mani kopā. Kungs, es šodien to sadzirdēju, palīdzi man, un lai mūsu sirsniņas ir atvērtas šodien, ka es varu nolikt to visu pie Jēzus kājām. Jo tad, kad mēs nostāsimies tur, tad viņš arī parādīs šo dievkalpojumu. Viņš teiks tev, es runāju uz tevis, es devu tev šo vārdu, es devu, lai tu man, vai tu sadzirdēji man balsi, vai tu nožēloji visu to, vai tu atgriezies no visa tā, vai tu izlaboji savus ceļus kopā ar mani. Halleluja! O, paldies tev, kungs! Paldies tev, Jēzus, slava tev! Gods un pateicība. Tēvs, es pateicos par šo vārdu. Es pateicos, kungs, mīļais Dievs. Halleluja, Tēvs, jo kungs, Dievs, tu esi brīnišķīgs. Tava mīlestība ir brīnišķīga, Tēvs. Paldies par brāļiem, māsām, kas klausījās šo vārdu, kungs. Paldies, svētais gars, es ticu, ka tu runāji, kungs, ka tu pieskāries viņas sirsniņām, kungs, mīļais Dievs, ka tu parādīji visas tās lietas vēl, kas jāsakārto mūsu dzīvēs, Tēvs.
kas tev nav tīkamas, kungs. Paldies, kungs, ka tu esi parādījis to arī manā dzīvē, kad es jau lasīju šo vārdu. Tu parādīji visas tās lietas, kungs, kas man vēl jāsakārto. Es nezinu, kungs, brāļu māsu sirdis, Tēvs, es varu tikai lūgt, Tēvs. Alleluja, kungs, jo es neesmu atbildīgi par viņu sirsnīm. Es neesmu tiesnesis viņiem, Tēvs. Mīļais Dievs, jo viens ir likumdevējs un soģis, un tas esi tu, mans kungs, mans Dievs, bet tu nevienu nesodi, jo es žēlstības laiks, tu runā mīlestībā. Tu runā caur vārdu, tu pieskaries mūsu sirsniņām, tu pārliecini pats par katru, kungs, mīļais Dievs, lai mēs sakārtojam savas dzīves, savus ceļus tavā priekšā, Tēvs, jo īsts ir tas laiks, kungs, jo kad tu nāksi, kungs, mīļais Dievs, un tad vēl vairs neko nevarēs sakārtot, Tēvs, mīļais Dievs, jo tu esi teicis, ka tu nāksi kā zaglis naktī, Tēvs, jo to laiku un stundu mēs neviens nezinām, Tēvs. Alleluja, Tēvs, slava Tev, kungs, mēs varam tikai slavēt Tev un pateikties, jo tu esi teicis, kungs, ka šīs dienas ir ļaunas, Tēvs, jo mēs nezinām, kā mēs redzam, kas notiek pasaulē, mēs redzam tā zīmes, ko mēs esam lasījuši, Tēvs, un ieraudzījuši, ka tas notiek arī pasaulē. Un mēs tik varam spriest, ka tas laiks ir tuvu, Tēvs, bet mēs jau nezinām arī šo personīgo laiku, Tēvs, cik tu mums katram esi nolicis uz šīs zemes, Tēvs, mīļais Dievs, lai mēs dzīvotu, Tēvs, dievbijībā, Tēvs, mīļais Dievs, slava Tev, kungs, Dievs, es pateicos par katru brāli un māsu, pateicos par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību, pateicos, Tēvs, ka Tu esi mūsu Tēvs, Tu esi mūsu glābējs, mūsu pestītājs, Tu esi mūsu mīļais Dievs, uz ko mēs paļaujamies, kungs, mīļais Dievs, slava, Tu esi mūsu gans, kungs. Un paldies, kungs, ka mums tiešām netrūks nenieka, kungs. Paldies Tev, kungs, ka Tu mums liec ar vien ganīties zāļainās ganībās. Tu mums dod savu vārdu, šīs zaļās ganības, kungs. Tu atspirdzini mūsu dvēseles, Tu vadi mums pa saviem taisnības ceļiem savu vārda dēļ, kungs. Kaut arī mēs staigām tumšā ielajā, kungs, taču ļaunuma mēs nebīstamies, kungs, jo Tu esi pie mums un Tavs gan uz izlis un gan vēzda mums iepriecina. Paldies, kungs, ka Tu, kungs, klāji galdu mūsu ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļām mūsu galvu, mūsu svētības kausi pilns piepildīts līdz malai. Paldies Tev, kungs, ka Tavs labums un žēlstība pavadīs mums visas mūsu mūžu dienas, un mēs paliksim tā kunga namā vienmēr. Paldies, kungs, ka tiešām Tavs labums un žēlstība mums pavada katru dienu. Paldies, kungs, ka ja mēs arī paliekam neusticīgi, kungs, tu nevari palikt neusticīgs, jo Tu nevari pats sev aizliegt. Alleluja, kungs, un mēs pateicamies šodien par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību, par to, šo žēlstības laiku, ko Tu mums vēl atvēlējis uz šīs zemes, Tēvs, lai mēs sakārtot savas dzīves, savas sirdis Tavā priekšā, Tēvs, lai Tu varētu mums svētīt, lai Tavs spēks, Tava žēlstība, Tava mīlestība varētu plūst caur Tavu tautu, caur Taviem bērniem, kungs. Mēs slavējam un pateicamies, kungs, atdodami Tev visu slavu, godu un pateicību. Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, Jēzus vārdā. Āmen.